Labdien, dargie Pester Daivo skatītāji, vērotāji, atbalstītāji un arī izmantotāji, vai arī potenciālie izmantotāji. Jā, mums arī tādi ir. Gribēju pateikt 3 lietas, viena laba, viena slikta un viena nekāda. Lai gan patiesībā jau visas 3 lietas ir labas. Un tā pirmā varbūt ir tāda, kad ir iestājusies tādas vēsākas sezonas tāda grupa, tāds trio, ja, rudens, ziema un pavasars, ja. Bet varbūt un teiksim, kā vēstneši tam, kad ir iestājies rudens, mēs redzam šeit varbūt tās var redzēt tipiskā rudens riepu dedzināšana, ja. Tad otrā lieta, ko es gribēju pateikt, ir tas, kad ir sācies produktīvākais, gudrākais periods, ja, ir sācies jauns mācību gads. Jā, visiem, kas mācās veiksmi, daudz labu sekmi, daudz vērtīgu zināšanu un daudz potenciālu un jaunas tehnoloģijas, kā apgūt šīs zināšanas. Un trešā lieta varbūt ir tāda, kad, kā jūs redzat, tad rudens nekādā gadījumā netraucē jaunajiem pārīšiem baudīt dzīvi. Un man skatoties no Pester Daivo prizmas, jā, arī es redzu to pozitīvi to uztveru, kad es redzu, kad iespējams, ka šī būs perspektīva, harmoniska tāda ģimene. Ir sākusies arī jauna, teiksim tā, varbūt ne gluži septembrī vai rudenī, bet ir sācies jauns tāda ēra varbūt tās, un tas ir pirms selfiju ēra un pēc selfiju ēra, jā, teiksim, varbūt, un kāda tā dzīve ir, un es skatos, kad ir radušās problēmas, jo ir ļoti daudz cilvēku, kas lieto selfijas, ja? Ir daudz, kas uzskata, ka tā ir liela problēma, kad lieto selfijas, ja? Un ir atkal cilvēki, un ir vēl viena problēma, kad ir citiem ir problēmas, kad ir selfija, un es īsti nevaru saprast, kā tas viss tagad izvērtīsies un ar ko tas beigsies. Es ceru, ka nebūs 3. pasaules karš, bet arī es, teiksim tā, savā tādā improvizētā selfija stilā pirmais video tiek uzņemts, ja? Es domāju, ka jūs no tā iegūsiet. Šis nebūs vienīgais selfijs, kur jūs redzēsiet. Būs vēl selfija. Paldies jums par veltītām minūtītēm, lai noskatītos šo video. Vēlu veiksmi un dzīve iet uz augšu un turpiniet izmantot Pester Daivo. Paldies, visu labu!